Čau, čau, mani mīļie! Un tā pa dažām dienām ir ienākusies jauna pasaciņa, kuru es esmu nosaukusi Klakt un Dukātiņu reorganizācija. Un to mums stāsta Aštera pavēlniecība. Pilno īsto virsrakstu es jums tūlīt parādīšu, jo, ja es viņu liktu šeit, tad, vēl nevar zināt, vai jūs šo pasaciņu dzirdētu. Tātad. Šo vārdu saistāju ar vārdu klakt, un šo vārdu saistāju ar dukātiņiem. Es domāju, ka viss ir skaidrs. Sveicieni no pavēlniecības. Tas ir trausls, tomēr nemazāk aizraujošs brīdis, kad mūsu flotes iesaistās sadursmēs ar zemes varas struktūru paliekām. Tas ir nefederatīvajiem, veicot nepieciešamās procedūras to aizvākšanai. Nefederatīvie, citiem vārdiem, tie, ko mēs saucam par tumšajiem, tad tie ir tie spēki, kuri nav galaktiskajā federācijā. Jūs bieži jautājat sev, kā jūs varat būt efektīvāki šajā dinamikā un palīdzēt šīs skaistās planētas sakārtošanā. Sabiedrotie, cik skaista uzruna mums! Kad jūs apzināties nepieciešamību pēc pārmaiņām, tas jau ir ļoti būtiski. Aicinājums ir atbalsojies visā galaktikā, un nav iespējams, ka šīs pārmaiņas neiegūs taustāmu formu, kad dinamika, kurā mēs, pavēlniecība un citi draugi esam iesaistīti, ir ārkārtīgi precīza, tehniski perfekta un bez vilcināšanās virzās tieši uz mērķi. Tas ir noņemt nefederālos aģentus no šīs valstības. Un tuvojas laiks, kad tiks ieslodzīti tie ļaunie, kuri no savas augstprātības augstuma tik ilgi ir kontrolējuši dzīves ritmu šajā pasaulē. Tiks uzsāktas dziļas pārmaiņas, un daudzi tiks noņemti no skatuves, spēlē turpinoties. Tikai tagad figūras uz spēles laukumu ir pilnībā mums par labu. Acīm redzot, viņi joprojām plāno intrigas un turpina izmantot cilvēkus un personības, ko ciena masas, lai mēģinātu saglabāt savus stāstiņus un kontroli. Bet mēs jau redzam, ka maskas kūst, un pamazām tās uz āru parāda, kas viņi patiesībā ir, zaudējot savu sākotnējo sirsnību un maigo izturēšanos, atklājot kontrolējošas un makiaveliskas, tas ir varas sagrābšana, attaisno līdzekļus, pat ignorējot morāli, izpausmes. Ieliksiet internetā to vārdiņu, domāju, ka atradīsiet visādus paskaidrojumus. Un no viņu nelīdzsvarotā psihes lauka šiem rāpulīšiem, kas ir atkarīgi no bailēm, ko izsauc attiecīga viela, tam pienāks gals. Šis mūsu brīdinājums viņiem ir pēdējie pilieni, ko viņi uzņem savas augstprātības kausos, par kuriem šeit ir runa. Dzīve uz zemes nekad nav bijusi viegla, kā jūs sakāt, bet jūs nevarat noliegt, ka šī pieredze ir viena no neticamākajām, kas jums jebkad ir bijusi jūsu vēsturē šajā galaktikā.
Turklāt visi zemes iedzīvotāji ir lielie sargi 12 svēto portālu apļiem, kas savieno Zemi ar citām galaktikām un vietām viņpus tām. Tostarp šobrīd tie ir nefederālo vēlmju objekti, un tagad vairāk kā jebkad agrāk runa ir par portāliem šiem. Ko, jūsuprāt, viņi tik izmisīgi vēlas Megido rajonā, ko jūs saucat par TA? Tur atrodas 11. no šiem lielajiem zvaigžņu vārtu portāliem, lielie sabiedrotie. Patiesībā daudz tiek sagaidīts no jūsu reakcijas, ka daudzi no tiem, kurus jūs uzskatījāt par labiem, atklāja sevi, noraujot maskas un zaudējot spēju saglabāt savu cilvēcisko izskatu šajā pasaulē. Daudzi no viņiem vairs nespēja saglabāt savas maskas, jo saules aktivitāte ir ievērojami palielinājusies, un neitrona aktivitāte ir apgrūtinājusi šīm nefederālajām grupām saglabāt savas izdomātās un kādreiz pievilcīgās maskas, kuras tagad burtiski izkūst. Ir normāli, ka visa tā vidū jūs uztraucaties, ka jūs joprojām zināmā mērā uztraucaties par to, kāds būs zemes liktenis, un vai nākamajām paudzēm būs iespēja dzīvot pēc tik daudzām baumām par pifpafiņiem. No vienas puses tas sniedz jums lielāku izpratni un atbildību. Un viss, kas te mums apkārt notiek, ir uzmanības novēršanas spēle. Kamēr klik-klak apdraud tumšo pārstāvi šajā pasaulē, kā rezultātā tiek iznīcināti tūkstošiem viņu komandēto vadīto būtņu. Viņi nervozē un cenšas novirzīt uzmanību uz haosu, kas uztur viņu draudīgos plānus. Viņi jau ir nepiesardzīgi, jo viņu klak-klak ir neizbēgami, ko apliecina galaktikas svētais kodeks, kuru viņi nav cienījuši un kuru jūs esat ieintegrējuši savās sirdīs ar daudz lielāku cilvēcību. Klak-klak raksturs. Šie klak nebūs tādi, kā jūs iedomājaties, bet drīzāk kaut kas tāds, kas notiek, kad daudzi jūsu vadītāji un tie, kas galvenokārt ir atbildīgi par necilvēcīgām un necieņas pilnām darbībām jūsu pasaulē, nu vienkārši pazūd, dodas atvaļinājumā un neatgriežas savos amatos. Un tas jau dažas desmitgades notiek, tikai klusākā veidā. Bet jūs redzēsiet, ka šīs noņemšanas notiks ļoti reāli, tiešākā veidā un ļoti drīz. Tumsas cilvēkiem ir jāsaprot, ka Megido ielas portāli tagad ir mūsu jurisdikcijā, un viņiem nav nekādu iespēju aizbēgt, izmantojot šīs izejas, šos portālus. Īpaši apgaismojuma dievietes portālu numur 11. Lielais Vestas portāls, lielā saules dieviete. Atkal liekat internetā Google vārdiņu Vesta un atradīsiet, kas tas ir. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem tik daudziem konfliktiņiem šajā reģionā.
Opā, te nu mēs esam. Un par Megido kalnu mums ir bijušas vairākas pasaciņas. Bija pasaciņa par valsti jeb IZ, kā jūs zinat, kas tagad ir iejaukta arī Pifpafiņā ļoti aktīvi. Un mums bija pasaciņa par Turciju, katra no viņām vairākās daļās. Tā kā varat meklēt, pārlasīt, paklausīties un vēlreiz par šiem reģioniem uzzināt kaut ko jaunu. Jo kā es smējos, man katra šī jaunā pasaciņa, ko es jums stāstu, ir atklājums, un man ir skaidrs, ka es tāpat vien vairs nekur uz ārzemēm negribētu braukt, lai skatītos to, ko man gidi vienkārši stāsta. Jo es caur šīm pasaciņām zinu to, ko man nestāsta. Man vairs nebūtu interesanti braukt un klausīties kaut kādus bla 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 bla. Kamēr jūs uztverat šos nepārtrauktos draudus dzīvībai uz zemes, novērojiet skats no malas, kā krīt šī haosa vaininieki. Pat uzstājoties cilvēku tūkstošu priekšā, viņus sagrauj vienkārša kļūme viņu bioloģiskajā sistēmā, kas liek viņiem zaudēt apziņu, samaņu un tā tālāk. Drīz jūs dziļāk sapratīsiet, ko mēs domājam. Galaktikas normas tika noteiktas pirms tūkstošiem gadu nokrišanas principiem. Cik zemu jānolaižās, lai sāktu ripot uz leju, ja? Un tie ir nopietni protokoli, kurus ievērojam un godājam mēs visi federatīvie. Un šie kodeksi tiks pilnībā ieviesti, un katrs galaktikas iedzīvotājs, jeb būtne, uz zemes apzinās šos likumus, kur brālība vienmēr ir galvenā vadlīnija grupu vidē. Laika gaitā nefederālie, daudzu zemes cilvēku uzaicināti, jūs zinat, ka tas notika, kuri zēni viņus uzaicināja, ja, kuri atteica Galaktikas federācijai, bet pieņēma nākamos un, acīm redzot, viņi solīja ko vairāk. Tātad zemes cilvēku uzaicināti atrada brīvību rīkoties tā, kā viņi to darīja līdz pagājušā gadsimta beigām un pat vēl pavisam nesen, jo viņu atrastā nepilnība bija cilvēka brīvība pieņemt savus lēmumus, balstoties uz augstāko dekrētu, ko izdevis avots – brīvā griba. Un tas bija cilvēku uzaicinājums caur alkatību un slāpēm pēc varas. Iekrita daudzi šajos punktos. Bet svētā galaktika, kas nāk no dažādām zvaigžņu sistēmām, arī spēcīgi iesaistījās spēlē pēdējās 10 gadēs, īpaši pēdējās 3 10 un aktivizēja dažādus kodus, ienesot lielāku skaidrību zemes cilvēcei, aicināt viņus uz apziņu un galaktisko atbildību. No iepriekšējām pasaciņām jūs zinat, ka paņemam no šī brīža atpakaļ 30 gadus, un tie ir 90. gadu vidus. Un tieši tad arī sākās šis lielais
atmošanās un pārejas posma sākums. Un jūs redzēsiet daudzus cilvēkus uz zemes, kas burtiski nometušies ceļos ar skatienu pret debesīm, piesauc augstākos zvaigžņu spēku līderus, jo viņi ir pamodušies no dziļa miega un saskārušies ar haosu, kas mūsdienās pastāv uz zemes. Haosu, kas atrodas savās pēdējās mokās pirms laikmetu lēciena. Un acīm redzot, viena no jūsu lielākajām bažām tiem no jums, kas dzird un lasa mūsu vēstījumus, ir par to, kā klāsies jūsu tuviniekiem un mīļotajiem, kad vissatraucošākie klak-klak izraisīs laupīšanu un haosu visvairāk satrauktajos un nepastāvīgajos prātos, kas bieži vien ir tumšo manipulācijas objekti. Sabiedrotie, ziniet, ka jūs gatavojaties lielākajam notikumam, kāds jebkad ir noticis galaktikā. Nevienā citā sistēmā šāds notikums nav noticis ne tādā formā, ne tādā apjomā, kādā tas notiks ar jums. Un mēs to garantējam, pamatojoties uz mūsu ētikas un patiesības kodeksu, ko mācījuši augstākie pavēlnieki, kuriem mēs ar mīlestību kalpojam jau 1000 gadu. Pāreja nenotiks pirms haosa radītāji nesaskarsies ar savas rīcības sekām. Un tas jau notiek. Un kad mēs runājam par klak-klak un aizturēšanu, mēs nerunājam tikai un vienīgi fiziskajā plānā, bet gan arī astrālajā un mentālajā līmenī. Jo jūsu fiziskajās un ēteriskajās smadzenēs ir uzstādīti instrumenti, kas ir apgrūtinājuši un bieži vien joprojām apgrūtina jums pieņemt skaidrākus lēmumus attiecībā uz jūsu pašu dzīves likteni un arī ārpus tā. Un nebaidieties, ja jūsu galvā rodas sajūtas vai kaut kādas domas, pat ņemot vērā to, ka jūsu privātie dakterīši jau ir diagnosticējuši jūs kā veselu. Tagad, atbrīvojoties no šīm sliktajām domām, jums ir jāsaprot, ka jūs piedzīvojat enerģētiskas attīrīšanās un atbrīvošanās procesu no važām, ko pēdējo 120 gadsimtu laikā ir uzlikuši tumšie. Tātad 12,000 gadu. Puse no visa precesijas cikla, par ko es jums esmu daudz stāstījusi. Un kamēr daži tiks ieslodzīti ar debesu spriedumiem par savu ļaunumu pret cilvēci, citi tiks atbrīvoti. Un šie citi esat jūs. Un kamēr tas viss notiek, saglabājiet savus nodomus par to, kas ir labs, un saglabājiet meklējumu sevī, lai ne pozitīvās tieksmes izšķīstu sapratnē un brālīgajā mīlestībā. Un tā būs vislielākā palīdzība mums visiem, kas atrodamies, ja tā var teikt, vienā kuģī ar vienu un to pašu galveno mērķi – atbrīvot zemi no nepiesardzīgā, nelīdzsvarotā, nefederālā.
Un tā tad klak, klak un dukātiņu reorganizācija. Un kamēr tas notiek, ir labi atcerēties, cik svarīgi ir līdzsvaroti iezemēties materiālajā sfērā. Līdzsvaroti. Apzinoties no pēdiņās atbruņošanu, kas drīz notiks jūsu dukātiņu sistēmā. Tā tiks nojaukta pilnīgi visa vecā dukātiņu struktūra, kas jūs tur iesprostot uz trūkuma un regulāru parādu slazdos. Dukātiņu līderu klak, klak visā pasaulē radīs haosu dukātiņu tirgū. To es jums esmu brīdinājusi, jau, es nezinu, pat gadu man šķiet, ik pa laikam. Izraisot akciju tirgus sabrukumu un ārkārtīgu nepieciešamību reorganizēt jūsu dukātiņu struktūras. Un vēl būtiska lieta. Arī to es jums esmu teikusi. Tas, kas jums ir kabatā, tas ir jūsu. Tas, kas ir bankā, pat ja likumīgi jums šķiet, ka pieder jums, tas faktiski pieder šai iestādei. Tātad nebaidieties zaudēt to, kas likumīgi pieder jums. Nebaidieties. Tas ir tas, ko es jums te gan caur pasaciņām, gan maratoniem mācu jau daudzus gadus. Bet līdz tam ir ar apziņu jānonāk. Bet būtu nekorekti no mūsu puses nebrīdināt jūs par nepieciešamību būt gataviem šādām kustībām, jo ļoti skaidras pazīmes jau ir acīm redzamas. Mūsu komandās ir šīs jomas aizbildņu speciālisti, kas gaida mīlošus uzaicinājumus no jūsu puses dvēseles līmenī, lai saņemtu atbilstošus norādījumus un vadību, kurus var saņemt ar dažādiem līdzekļiem. Sākot no telepātiskiem kanāliem līdz dažādām zīmēm, ko jūs redzat, simboliem un pavisam tiešām sinhronitātēm. Atcerieties, ka jums netrūks krājumu un pamatu vajadzību, bet ir svarīgi apzināties monetārās reorganizācijas nepieciešamību jūsu pasaulē. Un te nu es jums varu atgādināt tikai to, ko māca Jurijs visās savos čenelengos un pārraidēs. Uzticieties visumam. Uzticieties, visums jūs mīl, visumā visa ir absolūti pietiekami un vēl bišķiņ. Un jūs nekad nepaliksiet bezpalīdzīgs kaut kur, ja jūs uzticēsieties visumam. Un atkal tas ir līdz zemapziņai jānoved, ka jūs varat palikt uz ielas, jums var pilnīgi visu atņemt. Un jūs zināsiet, ka uzticoties visumam, jums vienmēr atradīsies jumts virs galvas, jums vienmēr atradīsies kāds, kas jūs pabaros, kāds, kas jūs visums iedos jums visu, kas jums ir nepieciešams. Tikai jums ir jāuzticās visumam, ar to ir jāmācās strādāt. Un tas jau ir jūsu. Un kad mēs izslēdzam
centrālo datoru, augšā gaišie spēki, un mums jau ir visi nepieciešamie kodi, lai to izdarītu. Tumšo vidū iestāsies haoss, jo viņi ir atkarīgi no tā, lai tas paliktu aktīvs un kontrolēts. Jums, mūsu sabiedrotie, ir jāsaglabā miers. Jāmācās, draugi mīļie, zinot, ka mēs, pavēlniecības spēki, rīkojamies saskaņā ar avota rakstītiem un skaidri definētiem lēmumiem, un ka mums ir godājams pienākums palīdzēt jums visiem pārejas periodā. Redzot jūs ne tikai kā planētas kopienas locekļus, bet arī kā brāļus un māsas, mūsu ģimeni, tūkstošiem gadu ilgi mūsu ģimeni, un mūsu klātbūtne atdzīvinās atmiņas par mūsu senču radniecību. Mūsu klātbūtne atkal iekvēlinās šīs atmiņas. Jauni līderi. Šim dievišķajam laikam tuvojoties, tie, kas izdod pavēles balstoties uz savām varas slāpēm, tie zaudēs kontroli. Un uz skatuves nāks pieredzējušas senas dvēseles, kas jau ir gatavas ieņemt noteiktas pozīcijas uz skatuves. Un mēs iepriekš esam informējuši, izmantojot mūsu kanālu, un pasaciņās tas ir izskanējis daudzkārt, ka daudzi jau ir gatavi. Un neviens no šiem globālajiem līderiem, kurus jūs zināt, neuzņemsies amatu nevienā ministrijā, kad zeme atkal būs saistīta ar federālo kopienu. Temps mūsu pusē ir ļoti pātrināts, sabiedrotie, jo mēs turpinam pārvietot figūras uz spēles laukumu un ticam mūsu sabiedroto atbalstam uz zemes, un tie esat jūs. Sagaidiet, ka debesīs atvērsies vēl vairāk portālu mūsu daudzdimensionālo būtņu flotu ierašanās rezultātā, kas ierodas, lai dotu savu ieguldījumu pārējā. Debesis turpinās atvērties tāpat kā pati zeme, jo šobrīd darba kārtībā ir pārkārtojumi, un plāni turpinās tā, kā iepriekš plānots. Viss notiek pēc plāna. Korekcijas notiek vienmēr, bet neviena no tām nenovirza centrālo un neiznīcināmo fokusu - zemes atbrīvošanu un pacelšanu galaktiskajā kopienā. Mars. Es domāju, ka lielākā daļa no jums zina, ar ko saistās Mars, ar vīrišķību, ar karotāju. Marsa arhetips ir klātesošs, aicinot zvaigžņu karotāju ieņemt savu dievišķo amatu. Sabiedrotie, pārejiet no haosa uz kārtību un nosakiet nepieciešamās robežas, lai jūs varētu uzņemties vadību savā dzīvē uz šīs skaistās planētas. Skats uz zemi. Ja jūs varētu redzēt zemi tādu, kādu mēs to redzam šobrīd, šo skaisto zilgan zaļo lodi, cik brīnišķīgi, dārgie sabiedrotie. Šobrīd nav daudz ko teikt. Mēs sākam mūsu tiešraides slēgt
caur mūsu avotu Dienvidu Amerikā. Un Dienvidamerika, starp citu, šis reģions ir liela paradīze morālās būvniecības stadijā. Nākotnes kuģis daudzām tautām, kas nāks no dienvidu meridiānu apgabaliem, no dienvidu puslodes. Ja? Ķēniņš, kas pārvalda šo pasauli, pilda savus solījumus, un mūsu klātbūtne ir savienojošā atslēga starp jūsu valstību un viņa valstību. Un noslēguma svētība. Sveicieni Kristum, viscienīgākajam. Pavēlniecība ir jūsu rīcībā. Un šis ir oficiāls ziņojums no Aštara pavēlniecības, kas tiek pārraidīts caur Nevu. Tas ir šis kanāla uzturētājs. Tagad dzirdiet pavēlniecības balsi, kas šajā brīdī runā šīs patiesības. Uzklausiet mūsu balsi, kad mēs brīdinām jūs par nākamajiem soļiem notiekošajā pārējā. Mēs turpinām ienākt jūsu saules sistēmā un atbalstīt notiekošās pārmaiņas. Mēs lūdzam, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem tiktu izplatīts mūsu vēstījums caur jūsu kopienām, lai mēs varētu izveidot vēl spēcīgāku saikni. Mēs zinām, ka daudzi no jums sagaida no mums episka stila iebrukumu, lai palīdzētu jums atbrīvošanas procesā. Bet mēs garantējam, ka tas, kas jūs sagaida, ir daudz vairāk nekā vienkārša mūsu masveida ierašanās, kur jūs varat vizualizēt mūs savās debesīs. Mums tas nebūtu grūti. Mēs pārēķināsim maršrutu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodrošinātu, ka mūsu uzturēšanās pie jums šajā fāzē tiek pagarināta līdz brīdim, kad mēs vairs nebūsim šķieti. 120 gadsimti arī mums ir bijuši sāpīgi, jo daudzi no mūsējiem guļ un tagad sāk parādīt pirmās atmodas pazīmes. Mūsu gavilējošajā priekā mēs svētām visus mūsu sabiedrotos uz zemes. Saprāta kodols tagad atbalsojas jūsos, savienojot jūs ar kosmosa plašumiem. Ir acīm redzams, ka jūs neesat vieni visumā, un šobrīd nav pamata vajadzības pēc ticības, lai gan tā ir bijusi lieliska saikne ar mums, īpaši pēdējās 30 gadēs. Tagad mūsu klātbūtne ir taustāmāka nekā jebkad agrāk un balstīta uz saprātu. Un šajā brīdī jūs dzirdējāt mūsu balsi caur mūsu raidītāju. Mēs esam Aštara pavēlniecības balss, un mēs runājam šīs patiesības. Un ar to pietiek. Uz drīzu tikšanos ģimenē. Adonai! Nu, ko, draugi mīļie, viss notiek. Smaids sejā un gaišas domas.